Labdien, dārgie klausītāji, skatītāji! Mēs šodien esam atbraukuši pie Arnolda Babra. Mēs filmējam raidījumu Kā tas strādā. Tātad šajā raidījumā es braucu pie cilvēkiem, kuri nodarbojas ar interesantiem hobijiem un nodarbēm. Un es cenšos noskaidrot, kā tas strādā. Tātad mums šodien, kā jau es minēju, ir Arnolds Babrs. Un viņš ir zivju pārstrādes uzņēmuma Brīvais Vilnis valdes priekšsēdētājs. Taču šodien mēs nerunāsim par uzņēmējdarbību vai politiku, mēs runāsim par pirtīm. Par pirti. Jā. Tātad es arī vēlējos brīdināt, disclaimer. Arnolds nav ārsts, viņam nav izglītība veselības jomā. Tāpēc šodien viss, par ko mēs runāsim, ir tīri hobija līmenī. Un, jā, tas nav nekas profesionāls vai ārstnieciski atzīts, pierādīts. Jā, tātad mēs sēžam Arnolda pirtī, kas, starp citu, atrodas tikai dažu soļu attālumā no Lielupes. No Buļļupes. Buļļupes. Bet viņi savieno Lielupi ar Daugavu. Okay. Tātad... Kādreiz viņa bija Lielupa. Interesanti. Jā, Jēkaba hercoga laikā viņa savienoja Daugavu ar Lielupu. Pareizsakot, un Lielupē vēl nebija tā iztaka, ko mēs šodien zinām. Okay. Bet par pirtīm, cik bieži, cik ilgi tu jau pirtojies? Es pirtojos vismaz šai pirtiņai pār pa 20 gadu. 25 varētu būt pat. Jā. Viņa veca. Pirtī es eju no seniem laikiem, un īstenībā pirts ir viena no labākajām procedūrām, kā uzturēt veselību, teiksim, noņemt spriedzi, stresu, tāpēc piekdienās pēc visiem darbiem es eju pirtī. Un es neeju viens. Jā. Kas aizsāka tavu interesi par pirtīm? Nu, labi, aizsākās pirts interese ar to, kad bērnībā es gāju uz pirti, jaunībā es gāju uz pirti, jūrskolā, kad es mācījos, mums bija obligāti pirts. Bija pirts reizi nedēļā. Tas tā kā sagatavo kaut kā ķermeni? Nē, tas bija tā, kad jūrskolā bija tikai tik, cik tu varēji nomazgāt rokas mutis, dušas nebija, un pirts bija obligāti reizi nedēļā mūsu veidu uz pirti. Un principā ir tā, kad kaut kā aizķērās. Tu man stāstīji iepriekš, tātad, ka piekdienās šeit īstenībā sanāk diezgan daudz tavi radinieki, draugi. Nu, jā, man sanāk tie cilvēki, kas ir pirts fanāti, tiem, kuriem patīk. Tātad šeit mēdz būt, teiksim tā, mazākais ir 4 cilvēki, lielākais ir kaut kādi 11 cilvēki, bet viņi visu laiku mainās. Sākās 5 un vēlākais ir bijis, kad cilvēks man aizgāja kaut kādas 2 naktī. Tā kā slodzi ne pa jokam. Principā jau ir tā, kad man ir patstāvīgā grupa cilvēku, kas patstāvīgi brauc, jā. Bet ir tādi, kas atbrauc reizi mēnesī, reizi 2 mēnešos. Bet tas ir, kā es arī saku, cilvēkam jābūt vēlmei. Viņš saprot, ka man vajag. Jo man ir bijušas gadījumi, kad cilvēks man piezvan un saka, viss, es jūku prātā, man vajag, jā, teiksim, man reāli vajag. Pie kam mēs pat ļaujam tā, ka cilvēkam ir pavisam slikti, viņš saka, pēc pirts es gribu kārtīgi iedzert, jā, pēc stūra sēsties nevar, tāpēc ir otrais stāvs, kur pēc masāžas, pēc viss cilvēks var likties gulēt, no rīta pieceļās kā gurķīts. Tāpēc, kad cik es studēju psiholoģiju, es ļoti labi zinu, kad ir tie kritiskie momenti, kad cilvēkam, ja tu nenoņemsi viņam to spriedzi, jā, teiksim, var sākties arī psihiatriskas problēmas. Bet, piemēram, ja es pati gribētu nākt uz pirtīm, uzsākt šo pirtošanas tradīciju, hobiju, vai ir kādas drošības lietas, kuras man būtu jāzina? Nu, tu domā nākt pie maniem? Nu, piemēram, ja es gribētu. Jā, ja tu gribētu nākt pie maniem uz pirti, tad pirmais tev pašai jāsaprot, ka tev viss kārtībā sirdi, ka tev nav nekādādas slimības. Nākošais, manā pirtī visi iet pa pliko. Tas ir tā kā nosacījums. Protams, ja cilvēks ļoti grib, visi tā paskatīsies, nesapratīs, bet īstenībā ir tā, ka viena no lietām, kāpēc pirtī,
Kā mēs darām? Mēs darām to tāpēc, lai cilvēks spēj pieņemt sevi tāds, kāds viņš ir. Tas tā kā mentāli kaut Tas ir kas. mentāli, jā. Okay. Ja cilvēks ir spējīgs pieņemt sevi tāds, kāds ir, sevi, tad viņš spēs arī pieņemt citus. Viss ir kārtībā. Parasti ir tā, ka puikas atbrauc ātrāk, meitenes atbrauc vēlāk, bet principā ļoti bieži viss sēž kopā normāli. Un es nevaru iedomāties, ka es pērtu sievieti, ja, kas ir peltkostīmā vai kaut kā, tas tā kā nepareizi. Skaidrs. Nē, protams, ja ļoti grib var, bet īstenībā tas cilvēks pats sevi apzog. Jo tagad tu sēdi uz lāvas, pilnīgi atslābinājies, ja, teiksim, tas arī savu veidu tas tā kā treniņš psiholoģiskais. Ja. Jo daudzi kautrējās, ja, teiksim, kas nav laba emocija. Daudziem ir kaut kāds nepilnvērtības kompleksi, ja, teiksim, ka man kaut kas nav tā, ja, kā es tā izskatos, ja, tad, kad cilvēks atslābinās, es esmu tāds, kāds ir, pieņemiet man tādu, kāds es esmu. Jā. Vai jums ir kādas pirmspirts tradīcijas, ko esat iesākuši, vai pēcpirts tradīcijas? Es redzēju, ka jums augšā ir masāžas galds arī. Jā, tātad paskaidrošu. Tātad pirmkārt cilvēkam jāatbrauc normāli uz pirti. Viņš pasildās, vienreiz iet, otrreiz iet, trešreiz iet. Atkarībā no tā vasara, rudens, pavasaris, ziema, tad aiziet nopaldās vai noskalojās. Jā. Kā viņam jāvadās pēc tā, kā viņš pats jūtās. Tie, kas regulāri iet uz pirti, viņi jau jūt, piemēram, otrais piegājiens, jā, viņš aizies nopeldēsies, jā, pēc tam viņu nopēr. Jā. Citi prasa no sākuma nopērt un pēc tam aiziet uz upi nopeldēties. Tas ir kā pats jūtās savā tempā. Precīzi. Cilvēkam jāizvēlās pašam. Pie kam uz lāvas ir augšējais soliņš, apakšējais soliņš. Cilvēks izvēlās to pozīciju, kas viņam ir laika, viņš izvēlās pats. Ja? Viņš var iziet priekštelpā, ja? Teiksim, viņš var iziet ārā. Aicinājums ir tāds, ka cilvēkam pašam jāvadās pēc savām sajūtām, ko un cik intensīvi viņš grib. Protams, saka, cilvēks ir nopeldējies, nopēries, ziemā āliņģi ielīdz vai sniegā izvārtījies. Šeit speciāli tiek uztaisīts tāda kupana, un tad kupanā tu ielaidies. Te viss ir nākošais atkarībā no sezonas pirtslots. Tātad visu laiku tiek mainīts pirtslots. Te būtu dažādas pirtslots. Piemēram, te ir lauru lapu pirtslots, bet tā ir elpošanai, inhalācija. Tātad tā kā pēr. Es lieku uz zem sejas, lai cilvēks elpo. Dažādas pirtslotiņas, tieši elpošanai. Pirtslots ir ziemā vai tagad pavasarī līdz līgo būs kaltātās, vai nu bērs, vai nu ozols. Šoreiz ir ozols iemērkts, ja? No iepriekšējās dienas. Vakar ir iemērkts, rudien viņš būs. Un pēc līgo es griežu svaigās pirtslots. Man ļoti patīk kļava svaigi grieztā. Man ļoti patīk riekskoks. Lazda ļoti labi, ja, teiksim, un ļoti labi ir ceriņa pirtslots. Un no svaigām pirtslotām ir pilnīgi cits aromāts. Tā, kad pļavā paliene zied vīgriez un visi pārējie arī speciāli tiek griezts svaigas pirtslotiņas, lai aromātam. Nākošais, kas šī pirtī, ko es gribu pastāstīt tiem, kas grib būt pirts fani, šī pirts ir zemes temperatūra 60 grādi, bet viņi ļoti slapja. Viņi man ir mitrā pirtslota. Vēl mitrā pirts, ļoti mitra pirts slapja, bet zemā temperatūrā cilvēks, kā ieiet, ir divi pozitīvi momenti. Viņš izsildās dziļāk, cilvēks dziļāk izsildās, ja? Un otrs ļoti būtiski ir tas, ka nepazūd smaržas, viņa aromātiska pirts. Ja tu ievelc gaisu, pēc 700 grādiem, ja, cilvēkam jau deguna receptori vairs nestrādā, un viņam viss paliek, un viņš ir viss aromāti tiek iznīcināti. Pazūd. Un šī ir ļoti slapja pirts. Šī pirtī man ir ļoti liels akmens krāvums, es viņu kurinu no ārpuses, pēc tam parādīšu, kamerā varēs parādīt visu, ja? Jā, tātad, ja kāds klausās, slēdzamies iekšā uz video formātu, ja, YouTube'ā tas ir, ja, Spotify, ja kāds klausās. Jā. Tad ir tā, ka pēc tam, kad cilvēks ir nopēries, izsildījies, tad attiecīgi, ja kas grib, tad augšā man ir masāžas galds profesionālais. Principā jātais masāža pretējam dzimumam. Ļoti labi var taisīt masāžu ar eļļu, tāpēc, ka ķermenis ir izsils, sviedri izdalās, ja, teiksim, viņš ir mitrs, un ar eļļiņu ļoti labi slidinās. Ja. Es parasti izmantoju klasisko, parasto olīveļu, kvalitatīvu olīveļu, viņa labāk nekā visas tas masāžas. Nedod Dievs, viņas ir sintētiskās un ar kaut kādiem aromatizētājiem. Tad man ir tur vakuma
vakuma šitie te uzparīti, ko var taisīt. Nu, pēc tam, vai arī caur dvielu. Caur frotēt dvielu ir arī tāda specifiska masāža, bet atkarībā no tā, kā cilvēks pats jūtās un ko viņš grib. Es parasti uzdodu jautājumu. Es redzu, ka tev tur stāv arī sāls. Šis ir princips ir kāds, kad uz lauvas uzliekot šos akmeņus, ja, teiksim, sāls akmeņus, ja, viņi dabūna mitrumu un viņi tā kā izgaro, ja, un tas ir ļoti laba inhalācija, jo sāls gaisā, ja, kad cilvēks ieelpo sāli, ja kaut kur aiztaisījušās alveolus, ja, teiksim, tad ar šo metodu sāls istaba princips, ja, teiksim, viņš var atvērt tiem, kam ir problēmas, un arī tas arī elpu ceļiem ir veselīgi, tā kā. Un cik bieži tu ieteiktu cilvēkiem? Bet mēs jau laikam to noskaidrojām, ka tas ir kā pašam gribās, bet jūs ejat katru nedēļu. Es varu teikt tā, kad ar ko ir labi piekdienas. Ir īpaši cilvēkiem, kam ir spraiga darba nedēļa. Visi, kas strādā galvu, visi, kas ir priekšnieki, visi, kas vadošie amati, viņam vislielākā slodze ir tieši psiholoģiskā slodze, atbildība, stress, un šis stress pa nedēļu sakrājās. Un parasti pie maniem brauc cilvēki, kuri saka, man vajag nomierināties. Es esmu izdedzis pa nedēļu, man vajag atslēgties. Es redzu, ka cilvēks atbrauc pelēks, ja, teiksim, savācies. Pirtī, kad tu uzsilsti, muskuļus atlaiž, spriedzi noņem, silts augsts. Man ir bijis situācija, kad cilvēks atbrauc, viņš saka, man ir problēmas, man ir baigās problēmas, es nevaru atslēgties, es nevaru nomierināties. Tu viņu aizved uz āliņģi, viņš ir kā pāliņģi, tu stāvi virs āliņģi un prasi viņam, nu kā tev vēl problēmas ir? Nav. Galvenā, izņemot vienu problēmu, kā izkāpt no āliņģa. Jā, bet āliņģis ar citu arī tāda praktiska lieta. Āliņģi nedrīkst kāpt saspringtam ar bailēm, ka ūdens augsts. Visi, kas nāk pie maniem uz āliņģi, es visus mēģinu pieradināt pie tā, ka āliņģi jākāp atslābināti. Liekas, tas nav iespējams. Nē, ir iespējams. Tanī brīdī, kad tu tāds, kad ķermenis atslābināts, kāpēc ir labi, ka uz pirks, ka tu esi izsildījies, ja? Un tu kā piekšā, ne, tu jūti, ka ūdens augsts. Bet ja tu nesasprindzinies, notiek kas, pārslēdzās hormonālā reakcija uz ūdeni, uz augstu ūdeni. Vienā gadījumā, ja tu no viņa baidies un tu viņu uztver kā apdraudējumu, tev uzdevums ātrāk izlekt, tev viss strādā, fiks izkāpt, ja? Kad tu atslābināti, tu viņu pieņem un tava fizioloģija pielāgojas augstam ūdenim. Tu iekāp iekšā, tu saki, jā, viņš augsts, bet es viņu varu paciest, ja? Teiksim, tu bišķi pasēdi un tu tad, ko tu jūti, ka tev apnika, tu kāp ārā. Tas arī tā kā mentāli, atkal visi pieslēdz mentāli. Principā šī pirtī mēs visu darām mentāli ar uzdevumu. Nomierināties, atslābināties, normāli parunāt, ja, teiksim, izrunāt to, kas sakrājies, ja cilvēks arī tā, kad viņš izsaka tas, kas viņam ir sakrājies, tā ir arī tāda grupveida terapija, kad cilvēks izrunā tas, kas ir sasāpējis, uzklausa, pie kam pirtī, ar ko ir labi, ka šī aromāti ir, ja, teiksim, cilvēks, viņš jau zina, ka viņš atnāca uz drošu vidi, viņš atslābinājies, viņam nav uzpleču nevienam, ja, teiksim, nevienam nav status, neviens nezīmējās, visi saprot, kāda atnācām, tāda aiziesim, ja, teiksim, un uzreiz cilvēks arī ieņem arī citu pozīciju. Varbūt tev ir kaut kāds prātā paliekošs atgadījums no pirtīm, kas varētu interesēt cilvēkiem. Ja viņi šobrīd ir aizmiguši, varbūt var viņus padomāt. Jautājums ir, palielam te ir tādu actionu drive tā kā nav. Pamatā. Bet varbūt kāds neveikls atgadījums, kas ir noticis ar tevi pirtī. Ar maniem pirtī neveikls gadījums. Nevar atcerēties. Godīgi sakot, redzi, ir divas lietas, ka tu nevar atcerēties. Vai nu bijis ļoti daudz kaut kas tāds, ja ir viens, tad tu viņu atceries. Bet ja ir daudz visādi tādu interesantu piedzīvojumu, jā, labi, pastāstīšu. Tad, kad visvairāk man bija pirtī cilvēku, izstāstīšu. Ja tu atceries, tad Covid laikā bija Krasmalā bija pasākums.
kad bija antivakseri, tur aicināja Kariņu, Levitu uz dialogu, ja, teiksim, un bija protesta pasākums Krasmalā 12. decembrī 12. gadā. 12. datumā, 12. mēnesis un 20. gadā. Un pēc tā pasākuma praktiski visi organizatori, visi, kas bija tie līderi un visi pārējais, kas visi atbrauc uz pirti. Un tad man te bija tāds pūlis, ja, teiksim, reāli daudz Bet cilvēku. cik var salīst? Ļoti daudz. Bija augšā, bija šeit, bija tur. Un tā bija tā reize, kad mani vienlaicīgi 4 sievietes spēra. Un tad tas ir viss paliekošais atmiņā. Un tad bija tā, kad tad bija tiešām, te bija, te bija, bet visi bija apmierināti, tāpēc, kad pēc tā pasākuma, pirmkārt, visi bija nosaluši, tomēr daudz bija. Otrs bija arī spriedzes, stress, ja, teiksim, ka pasākums pagāja bez incidentiem, kad mēs tomēr spējām to pasākumu novadīt tā, ka viņš realizējās, ja, teiksim, un tāpat laikā arī nebija nekādu konfliktu. Mēs panācām to, ka arī policija nebija nekāda konflikta nekas. Jā. Bet visiem bija šis spriedze, un tad bija redzams, kā pirtī pēc pirts cilvēkiem tas viss noiet. Labā izvadās. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt par alkoholu. Maksimums, ko es pieļauju pirtī, tas ir alus. Pašā pirtī, ja? Tāpēc, kad 4-5 grāda alkohols pirtī labi, viņš palīdz sviedrēties, bet arī nedrīkst pārāk daudz dzert. Otrs ir vēl labāk, ja ir 2% alkohola daudzums, tad viņš vēl labāk palīdz sviedrēties, ja? Bet tād, kad cilvēks ir nopēries, nopeldējies, ja? Un tā kā viņš ir finišs, ja? 50 gramu stipra alkohola, tur redz man baterijas stāv, ja, teiksim, konjaks, ja, teiksim, visādi stiprie dzērieni, 50 grami, ja cilvēkam ir pa īsu, tad viņš to finišu taisa, tad viņš darbojas kā zāles. Vēl viena lieta, ko es iesaku visiem, ko es pats praktizēju, ja, tātad tas ir tas, kad tanī dienā, kad tu ir pirtī, jābadojas. Piemēram, es ceturtdienu, man bija pēdējā ēdienreize, visu piekdienu es neēdu, ja, teiksim, un sestdienu no rīta es ēdīšu. Kāpēc? Zarnu trakts, kad ir tukšs, ka kuņģis ir tukšs, tad tu vieglāk panes karstumu īstenībā, ja. Un arī organisms arī labāk attīrās. Jo tā, kad organisms uzsilst, ar ko ir labi zema temperatūras pirts, ar to, kad, ja tu iej karstā pirtī daudz, 120 grādi, ja, teiksim, baigi forši, ja, teiksim, viņš apdedzina ādu virspusē, ja, teiksim, virsē ādu izkaltē, viņš nesviedrējās, ja. Savukārt, kad tu ej zemā temperatūrā, tad tu lēni izsilst iekšē orgāni. Tas tā kā vāroties ir. Jā. Ja tu apcepies, tad tikai ārpus jāapcepies. Precīzi, bet šajā gadījumā tev iekšē orgāni kārtīgi izsilst, notiek kas, tev paaugstinās organismā iekšē temperatūra, un ja tev ir kaut kāda iekaisumi, ja, teiksim, viss kaut kas, viņš tev darbojas tāpatās, ka tu izslims, tev organisms paceļ temperatūru, ja. Šajā gadījumā tu reizi nedēļā pats pacel temperatūru, tu pats palīdz organismam izvadīt visu lieko, ja, teiksim, un nākošā dienā tu jūties, mošs. Bija ļoti jauki iepazīt to, kā pirts strādā. Es pati uzzināju ļoti daudz ko. Anī, ko tu uzzināji? Es gribu pirkt. Es arī. Nav problēma. Var. Paldies, kad klausījāties. Paldies, Arnold, kad uzņēma mūsu podcastu. Jā, es ceru, ka skatītāji jūs arī uzzinājāt ko jaunu. Es ceru, ka ja jūs esat situācijā, kad jums ir ikdienas stress un jūs gribat izlādēties, ka tagad jūs zinat, kur izlādēties. Jā, paldies un tiekamies nākamajā epizodē. Vēl. Like and subscribe. Lūdzu, abonējiet šo kanālu un lūdzu spiežiet like, komentējiet komentārus. Varbūt jums ir kādi jautājumi, uz kuriem Arnolds var atbildēt. Un jā, tiekamies nākamajā epizodē.